Imanta Kalniņa dziesmas dzied jau vairāku paudžu Austras bērni. Dzied dažādās kopā sanākšanās dzied uz skatuvēm un pie ugunskuriem. Gada iet, bet Kalniņa dziesmas jauniešiem joprojām ir tuvas un aktuālas. Šūpolē šūpoties, šūpoties, zvaigznes un acīs tev lūkoties, šūpoties, zvaigznes un acīs tev lūkoties. Svetī man Liepājā, tavā un manējā Liepājā. Tas ir Imanta Kalniņa dziesmu fenomens. Es tā domāju, ka to neviens nevar izskaidrot. Tas ir tas, kas slēpjas viņa dziesmās iekšā, tā stīga, tāda veselīta. Ja. Kā komponists viņš ir tiešām neatkārtojams, pilnīgi individuāls. Un faktiski otra tādiem mums latviešiem nav. Jo jebkādā žanrā, ko viņš ņem, ko viņš strādā, tas viņam sanāk. Vai tā ir nopietnā mūzika, akadēmiskā mūzika, klasiskā mūzika, simfonija, opera vai kora mūzika, vai oratorija, vai rockdziesmas, vai teātra mūzika, kino mūzika. Faktiski viss sanāk un viss skan. Smuks meldīši, smuka dziesma. To nevar tā pateikt, bet patiešām Imantam kaut kas ir tāds no mūžības, tāpat kā mūsu tautsdziesmā. Nekad neapnīk mūsu tautsdziesma. Un neapnīk arī Imanta dziesmas. Mani mīļie brāļi, jūs atsietiet mali, ar jūs tautu varēs iesāstīt. Skatu, Pats arī dziedat līdzi, vai tikai klausaties? Es dziedāju. Tur, kur varēja izdziedāt, tur dziedāju. Ir tādas dziesmas, ko pats nevarat izdziedāt? Man nav dziedamā rīkola, tā sakot, un tādēļ es tā labāk klausos, kas cits dzied. Kā ir ar izpildītājiem? Ir pašam kāds tāds, kas patīk, un ja cits to dziesmu dzied, tad liekas, ak, šausmas, tā dziesma pilnīgi neskan. Vispār ir ar izpildītājiem ļoti jocīgi, bet katrā ziņā ja cilvēkam ir balss, ja? Un ja vēl cilvēkam ir skaists balss, tad lielākoties jau tas
tas ir labi un par to ir prieks. Izņemot tās reizes, kad cilvēks nezin, par ko viņš dzied, ir arī tādi gadījumi bijuši. Bet citādi jau, es nevaru nosaukt nevienu tādu īpašu. Jā. Daudz laimes. Zupunes. Jā. Lūdzu. Jūs jau bijāt paredzējuši šito te? Jā, tas bija scenārijā, jums jāatzīstas. Labdien. Ir labi. Jā. Labu apetīti. Paldies. Karaliene sitten sama mistä teikän paatis, grandani sun padatis, vielä teikän. Ria, sajeti živni kaj dio, na vlacu saplju zvimeri, jer sada moje se, Viktora prijezi mahu bio, da smusu vikte sista sve. Jurado que eu sei, essa gente ficaria na massa sacudir. Sakurati sranka sava sasketa, sakurati se ta camisa vai aqui. Karaliene sitten sava vista veka parti, grandani su padatis, vielä veka. Jubilāra godināšana turpinājās arī nākamajā dienā Liepājas sirdī Rožu laukumā. Nu jau daudz plašākā pulkā ģimenes svētku lielmutis Fricis un lielmute Marta ietveros uz lielo sadziedāšanos bija ieradušies 26 kori no visas Kurzemes, kā arī tālāki viesi no Jūrmalas. Viņiem varēja pievienoties ik viens interesants un tādu bija daudz. Bungas, mani mīļie, sipie paustas, rāļumas, nakts ir manas, tautas diena, viņas viesa ir mans gars. Vai jūs zināt, kas mēs esam, vai jūs zināt, kas ir kas, vienu rītu viņa celsies, saulē lēcot vējš pūsas. Es sākšu savu nelielo runu ar ezelīšu ijā vārdiem. Es apsveicu jūs savā dzimšanas dienā un vēlu jums daudz laimes šai dienā. Ko nu tad daudz sacīt? Protams, es esmu ar jums. Un vienalga, kur dzīvu, man arī šad tad nenovieto. Man sirds vienmēr ir ar jums un vienmēr būs ar jums. Paldies! Svarīgi, tāpēc, ka Imanta Kalniņa dziesmas man vienmēr ir ļoti patikušas, un tajos laikos, padomju laikos, tie bija viena no koncertiem, ko apmeklēju. Un otrkārt, mans dēls te spēlē. Tāpēc arī svarīgi atnāk paklausīties, kā jaunie dzied. Jā. Nu, kā tad skan? Ļoti labi un patīk, un cilvēki ir aktīvi un dzied līdzi, un atmosfēra ir ļoti jauka. Tāda svētku sajūta. Nu, un tā grāmata, kāpēc bija svarīgi jums iegādāties, dziedāsiet pati mājās līdzi? Jā, bet, protams, kad ir kāda sanākšana, tad vienmēr kāda Imanta Kalniņa dziesma dziedama. Tās jau, man liekas, vairāk vai mazāk dziesmas, tādas, kuras mēs dziedājām, ka mēs bijām tādas pavisam jauni. Ceļš, ka divreiz BBM savā laikā spēlēja Putvēņos līdz mūsdienām. Es domāju, šeit visi cilvēki vairāk vai mazāk, ja nezinu vārdus, tad melodija noteikti viss. Ir kaut kāda arī tāda mīļākā dziesma vai
nav tādi, visas ir vienlīdz mīļas. Man liekas, Imanta visas vienlīdz mīļas. Varbūt, teiksim, tas, kas biežāk ir iznācis dziedāt Liedogā vai pilsētā, kurā piedzimst Vējš. Tas jau tāds Liepājas himns, jā, teiksim, tādā variantā. Tāpēc šeit, man liekas, viss ir lielisks vienkārši. Brīži, kad acītes paliek mitrs, tas ir viss, tā ir mūsu dzīve īstenībā. Un ir ļoti liels tāds pārdzīvojums, ka mana paudze dzied kopā ar šīs dienas paudzi, un viņi arī dzied, un viņi vēl dziedās, un tā dziesma vēl paliks. Tas ir neaprakstām. Daudzi abrīno Imanta Kalniņa radošumu un neizzūdošo enerģiju. Pats komponists smaidot atteica, ka tas viņam nākot no debesīm, un ja jau nāk, grēks būtu neizmantot. Man šķiet, ka ar mūziku un ar dziesmām ir tāpatās kā ar dzīviem cilvēkiem, kad, ja viņas patīk un man viņas patīk, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, un ja vēl cilvēkiem patīk, ak Dievs, tad jau ir laimes augstuma. Kurš vāja no sāle, kurš